Daugavpils Universitātes ziņas. Ito gada 31. jūlijā Latvijas Republikas ministru kabinets uz otro termiņu Daugavpils Universitātes rektora amatā apstiprino akadēmiķi Arvīdu Barševski. Saskaņā ar augšskolu likuma 17. pantu ministru kabinetā tiek lemts par rektora kandidāta apstiprinošanu pēc to, kad kandidāts tiek ievēlēts universitātes satversmes sapulcē. Tā kā rektors tiek ievēlēts uz 5 gadiem, jūlijā Daugavpils Universitātes rektora amata pilnvaras beidzās 2012. gada 6. septembrī, ito gada 30. maija Daugavpils Universitātes satversmes sapulcē notika jauno rektora vēlēšanas. Ar porlīcinošu balsu porsaru atkārtotai universitātes rektora amatā Daugavpils Universitātes satversmes sapulces delegāti ievēlē akadēmiķi Arvīdu Barševski. Dreiži pēc renovācijas atklotajā Daugavpils Universitātes studiju pietnīcības centrā Ilgas notiks kārtējais pasauciens. Tā kā Ilgas ir dalāgotas cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, no 7. līdz 10. augustam tur notiks vasaras nometne bērniem ar invaliditāti Doba dāvināja smaidu. Programmā ir paredzētas dažādas radošos darbnīcas, izglītojuši pasauciņi, kurumos Daugavpils Universitātes Sistemātiskos bioloģijas institūta zinātnieki iepazīstinos bērnus ar dažādiem dabas brēnumiem. Bērniem būs iespēja dalīties atveseļošanas pasauciņos, kuru laikā notiks dažādu terapiju seansi, piemēram, kanis terapija. Tas ir darbs ar suņiem, ko nodrošināja Latgulas reģionālais dzīvnieku mīļotāju centrs, reitterapija ar zirgiem, ko nodrošināja zirgu sāta klājumi, mūzikas terapija, talasa terapija, taktilās simulācijas vingrošanas nodarbības. Bez minētajām nodarbībām nometnes bērniem tiks rīkoti arī dažādi relaksācijas pasauciņi. Vasaras programmas Doba dāvināja smaidu ieviešana tiek nodrošināta ar Daugavpils domes finansējumu un sociālo lietu pārvaldes palīdzību. No 7. līdz 11. augustam pirmo reizi Latvijā notiks starptautiskos Skandināvistikas studiju asociācijas konference, kuru organizē Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Skandināvistikas katedra sadarbībā ar Daugavpils Universitātes svešvalodu centru. Konference notiks divos pilsētos – 7. līdz 9. augustā Reigā, Latvijas Universitātē, bet 10. līdz 11. augustā Daugavpilī, Daugavpils Universitātē. Starptautiskos Skandināvistikas studiju asociācijas viesture ilgst jau 56 gadus, itos darbības laikā itē jau ir 29. konference. Itūreiz konferences tēma ir literatūra ielikums. Itē veltīta Skandināvijas literatūrai. Konferences laikā prezentētie pētījumi aptvers dažādus aspektus – literatūra un likumdošana, detektīvu literatūra un krimināla literatūra skatīta no sociāla antropoloģisko viedokļa, tendences un saskarsmes punkti, Skandināvijas krimināla literatūras recepcija citos valstīs un daudz kas cits. Konferences darba valodas – dāņu, norvēģu, zvīdru un angļu. Konferencē dalīsies dalībnieki no 14 valstīm – Anglijas, ASV, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Itālijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas un Zviedrijas. Daugavpils Universitātē konferences atklāšana notiks 10. augustā 8:45. Vienības ielā 13, 310. auditorijā. Konferences atklāšanā tos dalībniekus uzrunās Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, asociēto profesore Elita Jermolājeva. Par itam citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm lasiet universitātes sāteslapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.